Un ar tēmu zaļā pārēja no saukļiem uz rīcību uzstāsies Latvijas darbdevēja konfederācijas klimata un enerģētikas eksperte Arta Dimbiere. Lūdzu. Labdien! Ir prieks uzstāties. Līdzīgi kā sākumā arī priekšnieki mani teica, gribētu to zaļi, bet ar blociņu. Katram ir savs solis params tieši uz ilgspējas virzienu un uz papīra mazāk izmantošanu, uz digitalizāciju, uz tehnoloģisko pārēju, bet mums ir kur tiekties. Kādēļ šāds nosaukums? Jo klimata pārmaiņas, pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem notiek jau pietiekami sen. Ka mums ir jābūt drošiem un jāpārkārtojās, mums ir jākļūst zaļiem, notiek jau krietni sen, kas būtu, piemēram, 2015. gads, kad Eiropas komisija, tā skaitā arī Latvija, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, parakstīja Parīzes nolīgumu. Par šiem mērķiem Parīzes nolīgumā un par to, ko tas ietver un kādus mērķus mēs secīgi arī pieņēmām, to mums stāstīja jau arī Kumīkita Morī kundze no rīta, iezīmējot arī šo klimata pārmaiņu būtību un kādā veidā mēs uz to ejam. Šodien ļoti izbaudīju uzrunas un sākotnējās diskusijas, kur tika ļoti labi iezīmēts, kāda ir tā kopējā politiskā vide, nosacījuma, ar kādiem mēs ejam uz priekšu un kādēļ mums ir jāveic šī pārkārtošanās no fosilējiem uz atjaunojumiem energoresursiem. Tas, ko es gribētu šodien, ir ar savu prezentāciju varbūt rast sekojošai diskusijai tādus kā dzirkstelītes, lai mēs varētu mēģināt viņu atdzīvināt. Tātad šeit es esmu ielikusi arī dažus citātus no mums visiem zināmiem cilvēkiem. Eiropā esmu ielikusi arī no Starptautiskās enerģētikas aģentūras tekstus un Eiropas centrālās bankas, kura tieši uzsver ar šādiem saukļiem, ka mums ir jāpārkārtojas, mums ir ļoti svarīgi atjaunojami energoresursi. Tā, piemēram, Starptautiskā enerģētikas aģentūra saka, ka nākošie 3 gadi būs tie gadi, kuros mums būs visstraujākā pārēja uz atjaunojamiem energoresursiem. Savukārt, kā mēs esam jau pāris gadus jau dzirdējuši, Eiropas centrālā banka norāda uz to, ka ir jāiegulda šobrīd, jo tas būs daudz lētāk nekā uz nākotni. Tas ir kā pamats, lai virzītos tālāk. Apskatīju, kā tad mēs izskatāmies pasaules līmenī. Un skatoties pēc attēla šeit, mēs redzam to, ka Latvija diezgan drošiem soļiem enerģētikas pārējā virzās uz priekšu, tā skaitā arī inovācijās, jo mēs esam virs vidējā līmeņa enerģētikas pārējā no fosiliem uz atjaunojamiem energoresursiem. Ja pasaule vidēji gatava pārkārtoties ir par 56%, tad Latvija jau ir 63%. Jāsaka, ka mēs esam tādā kā sviestmaizītē starp Igauniju un Lietuvu, jo, protams, Igaunija mums ir mazliet gatavāka pārkārtoties, savukārt Lietuva ir par 2% mazāk gatava pārkārtoties. Tas, ko būtu vērtīgi atcerēties, kad gatavībai pārkārtoties, mums ir jāskata 3 aspekti. Tā ir enerģijas noturība, drošums un taisnīgums. Ar ko mēs ar taisnīgumu saprotam to, ka enerģija ir jābūt pieejama visiem un pieejama par attiecīgu cenu. Kopumā, skatoties uz to, ko saka, piemēram, Pasaules dabas fonds, apskatīju, ko mums dod straujāka pārkārtošanās uz zaļo enerģētiku. Tātad, kā mēs redzam, tad strauji pārkārtojoties, ja dekarbonizējot enerģētiku, palielināsies 2,6 reizes nodarbinātība enerģētikā. Šeit būtu jāpiemina arī šī taisnīgā pārkārtošanās, jo mēs skaidri zinām, ka pārkārtojot visu tautsaimniecību, kādas darba vietas izzudīs, bet tai pašā laikā radīsies arī jaunas. Samazināsies izmaksas par infrastruktūras bojājumiem. Šo es droši vien ticu, ka kāds varēs paskaidrot arī labāk, bet to es atstāšu jums kā domu graudu. Kā arī samazināsies enerģētikas nabadzība, jo enerģētika
ir iespējams iegūt lokālāk, noturīgāk un iespējams pat arī draudzīgāk videi. Vides mīļiem šeit es gribētu pieminēt, ka ir arī ļoti lieli ieguvumi gan veselībai, gan videi, jo ieviešot atjaunojumu enerģiju, par 84% samazinās gaisa piesārņojums. Savukārt par 50% samazinās vides kaitējums tieši attiecībā uz zemi, uz mežiem un bioloģisko daudzveidību. Tad šeit būs jūsu domu graudi diskusijai. Mēs šodien jau dzirdējām ļoti labus piemērus, kur minēja arī mūsu biedri Swedbank, kad ir, piemēram, pāļi ēkām uzstādīti tādi, kas akumulē siltumu. Tad šeit es esmu ielikusi arī uz vides materiāliem balstītas jaunās inovatīvās tehnoloģijas, fizikā balstītas jaunas inovatīvas tehnoloģijas, bet tas, ko es gribētu atgādināt, arī diskusiju ietvaros, ka mums ir jārunā par enerģijas miksu. Tas ir gan elektroenerģija, gan siltumenerģija, gan arī transporta enerģija. Manā ieskatā tas, ko mēs nepietiekami izmantojam, ir tieši fizika un tieši ķīmija attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām, jo, kā šeit ir arī minēts, piemēram, bezlāpstiņu vēja ģeneratori. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ar vēja vibrācijām mēs uzņemam enerģiju. Kā labus piemērus, kas man likās ļoti interesanti, bija labi neliela jaudu ražošana, bet lokāli katram individuāli varētu būt kā nākotnes skats, piemēram, jauna inovācija, ja es pareizi atceros, Nīderlandē, kur uz ēkām tiek uzstādītas gan vēja, gan saules enerģijas, kur brīžos, kad nav vējš, tiek ģenerēts caur bezlāpstiņu vēja ģenerācijas enerģija, tad, kad ir saule, tad to izmanto saulei. Attiecīgi gan siltuma, gan elektroenerģijas ražošanai. Tad, es došu vārdu atpakaļ Mārai ar cerību, ka mums būs ļoti produktīvas diskusijas.